mums ir 2 nodokļi, par kuriem noteikti ir jāpadomā. Tas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis ar gadienākumu deklarāciju, un attiecīgi, ja ir vienkāršā ieraksta grāmatvedība, tas ir žurnāls, tad ir D3 pielikums jāizvēlās aizpildot EDSā, vairākus ienākumus kopā - algu, saimniecisko darbību, B-lapu, pensijas, izlozes, azartspēles. Un tas viss saskaitās kopā, tikko jūs izmantojat kādas platformas, kas nav Latvijā reģistrētas, tā ir jāatcerās, ka jākļūst par PVN maksātājiem. Ar komandējumu tad esam uzmanīgi, tur nav dienas naudas sev. Tur nav dienas naudas sev. Braukt varam, tad gan uz izstādēm, ja jūs vedat savu produktu, starptautiski varat, jā, varat uz dažādiem semināriem, kongresiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību, braukt un likt izdevumos, bet nerēķinam sev dienas naudu. Tā ir tā atšķirība. Attiecīgi sasumējas sociālās iemaksas, gan darba ņēmēja, gan pašnodarbinātā. Manā piemērā vienkārši pieņems, ka tie ir 2000, iepriekš tie nekur neparādījās. Tad izglītība medicīna 600, privātie pensiju fondi. Es paņēmu maksimālo, tad, ja 7000 ir apliekamais, tad maksimāli 700 varētu būt. Ja jums būs vairāk kā 700, jūs maksāsiet to 217,49, tad, diemžēl, jums neapmaksās vēl lapu, un pamatojums ir gaužām vienkārši, jūs turpināt saņemt ienākumu.